vēlēšanām. Vienotības līderis uzskata, ka budžeta jautājumā Reformu partiju un Nacionālo apvienību izdosies atrast kompromisu. Tikmēr eksperti un opozīcija prognozēja, ka pēc karstās vasaras turpināsies politiski karsts rudens. Kaus ar politisko notikumu vērotāji tik saspīlēta situācija, kādā šobrīd atrodas Valda Dombrovska trešā valdības, sen nav pieredzēta. Trīs koalīcijas partneriem, kas nekad nav izcēlušies ar savstarpēju uzticēšanos, tuvāko mēnešu laikā vajadzēs ne tikai vienoties, kas ieņems demisionējušā Edmunds Sprūdža vietu. Reformu partijas un Nacionālās apvienības izvirzītais ultimāts vienotībai ir par 4 prioritātēm, bez kurām valsts budžeta pieņemšana būtu apgrūtināta, situāciju padarot neprognozējamu. Dažkārt daži notikumi, kas paši par sevi neko nevar apdraudēt, ja viņi sakombinējās, tad tas rezultāts ir tāda vētra, kura sekas ir neprognozējamas. Tā kā es domāju, ka šoreiz tā krīze ir diezgan nopietna, sevišķi ņemot vērā iziruma procesus Reformu partijā, un tā īsti prognozēt, ar ko šis rudens Latvijas politikai beigsies, šobrīd nevaru. Pēc Kažokas domām iespējamie scenāriji ir vairāki. Esošā krīze var visai ātri pāriet un budžets tiek apstiprināts, bet tikpat labi tā var beigties ar valdības krišanu vai vismaz koalīcijas sastāvu skaitlisku samazināšanos, visticamāk uz daļas Reformu partijas rēķina. Gads pirms vēlēšanām ir pietiekams laiks, lai tehniski varētu izveidot jaunu valdību. Valds Dombrovskis gan atsakās par šādiem scenārijiem pat runāt. Valdība esot stabila. Uzstādījums ir nostrādāt pilnu Saeimas termiņu. Es uzskatu, ka tas pilnā mērā ir iespējams. Es uzskatu, ka īstenībā arī ar budžetu, ja šim budžetam pieiet saprātīgi un nesāk izvirzīt vienkārši tādas jau priekšvēlēšana prasības, tad šo budžetu pilnībā ir iespējams pieņemt un ar to strādāt. Premjers pat apgalvo, ka nekā jauna 4 izvirzītajās prasībās par budžeta prioritātēm nesot. Kā zināms, reformisti un nacionāli kopīgi prasa palielināt finansējumu pedagoga algām, demogrāfijas problēmu risināšanai, kā arī uzstāju uz ostu nodokļu ieviešanu. Tāpat tiek prasīts sarežģīt uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem par nekustamā īpašuma iegādi. Zīmīgi, ka pēc brīvdienām partneru sarunu toni ar vienotību mīkstināšanu vairs nav tik kategoriski. Ja mēs runājam par prioritātēm, tad šeit nav runa par ultimātu. Mēs ar Nacionālās apvienības politiķiem esam pārunājuši savas un viņu prioritātes. Šeit mēs redzam, ka mums viedokļi vairumā jautājumu saskan. Tikmēr opozīcija prognozē, ka šādi lielāku un mazāku ultimātu un savstarpējie kašķi turpināsies vēl vismaz gadu līdz vēlēšanām, jo Dombrovski gāz šobrīd nav izdevīgi nevienam. Vai tas būs, jo viņiem pietiekoši ir argumentācija, lai kopā turētos, jo, esot pie valdības, tas ir šis administratīvais resurs, nebūsim naivi, tomēr tas ir zināms arguments, jo pirms nākošām Saeimas vēlēšanām, ja tu reāli var padarīt kaut ko, ka tu esi padarījis, tad, protams, ka sabiedrība tevi ievēro. Tomēr jaunākie reitingi liecina, ka labējām koalīcijas partijām ar vēlētāju uzrunāšanu nav veicies. TV3 ziņu rīcībā nonākuši jaunākie Latvijas faktu dati, kas liecina, ka Reformu partija ir būtiski zem 5%, savukārt visu latviešu šo robežu tikai nedaudz pārsniedz. Tikmēr visiem priekšā ir saskaņas centrs, par kuru gatavs balsot katrs 4. aptaujātais. Jānis Eglītis, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Latvijas Pensionāru federācija nākamā sestdien rīkos lielu